Izmaiņas pievienotās vērtības likmēs palielinās nodokļu slogu visiem iedzīvotājiem, norāda Privātpersonu finanšu institūta pārstāve Diana Krampe. Par ietekmi, kādu tās atstās uz atsevišķām sabiedrības grupām, varēs spriest tikai kopējo izmaiņu kontekstā, jo nav zināms, vai gaidām grozījumi vien nodokļu likmēs, vai arī tiks mainīti, piemēram, pabalstu apmēri. Jāvērtē arī kompensējošie mehānismi. Piemēram, ja mēs redzam, ka ģimenei varētu palielināties izdevumi PVN likmju palielināšanas ietekmē, tad jautājums ir, vai mēs palielinam neapliekamo minimumu, kas tieši mazāk turīgām ģimenēm varētu būt būtisks atsvars, jo šādā veidā ienākumu veidā ik mēnesi ģimene saņemtu vairāk, līdz ar to arī varētu atļauties vairāk tērēt. Krampe norāda, ja šobrīd valsts mērķis ir aizsargāt mazāk turīgos iedzīvotājus, tad pievienotās vērtības likmes paaugstināšanai ir jāiet roku rokā ar neapliekamām minimumu palielināšanu. Turklāt izmaiņas nodokļu politikā nenovēršami ietekmēs arī cenu pieaugumu. Ja mēs vērtējam no katras ģimenes budžeta konteksta, protams, ka jebkurš straujš cenu pieaugums nav vēlams šajā situācijā, kad novērojami ir varbūt pirmie ekonomikas atlapšanas simptomi, kad cilvēki varbūt sāk skatīties mazliet pozitīvāk uz savas ģimenes nākotni, uz savas ģimenes finansēm. Un tieši šajā brīdī atkal mēs redzam, ka PVN likuma paaugstināšana, protams, nenovēršami novedīs pie cenu paaugstināšanās veikalā. Un jautājums arī ir par tirgotāju godprātu. Vai tirgotāji nopaļos cenas uz vienu vai otru pusi, vai šie nopaļošanas mehānismi veikalos vai darbosies patērētāju labā, vai patērētājs var justies droši, ka tiešām cenu pieaugums būs tikai PVN dēļ, vai arī tirgotāji, vēlēsies varbūt vēl kaut kur kādu santīmu pielikt klāt. Kā liecina Privātpersonu finanšu institūta aprēķina, pamatlikmes paaugstināšana līdz 22%, samazinātās likmes paaugstināšana no 10 līdz 12% un samazinātās likmes atcelšana elektroenerģijai vidusmēra Latvijas ģimenei ar 3 cilvēkiem nozīmētu izdevumu pieaugumu par 85 latiem gadā. Atbildot uz jautājumu, kāpēc viņas prāt tiek apsvērta iespēja palielināt PVN likmi elektrībai, nevis citiem pakalpojumiem un precēm, Krampe atklāja. Šis ir interesants jautājums, uz kādas argumentācijas pamata ir lemts tieši paaugstināt elektroenerģijai, jo mēs redzam, ka elektroenerģiju patiesībā patērē visi Latvijas iedzīvotāji. Patērē gan turīgie, gan mazāk turīgie iedzīvotāji. Un ja mēs vērtējam varbūt no budžeta izdevumu pozīciju kontekstā, cik lielu procentuālu daļu sastāda mazāk turīgai ģimenei maksājumu par elektrību, patiesībā tā ir diezgan būtiska daļa. Līdz ar to jautājums, vai ar šo soli mēs vēlamies tiešām palielināt nodokļu slogu visiem iedzīvotājiem. Protams, ka turīgi iedzīvotāji ar lielākiem mājokļiem, ar vairāk varbūt sadzīves iekārtām tērē vairāk elektrībai, taču procentuāli budžetā, es domāju, ka ģimenes budžetā tas neizskatās tā, ka tiešām turīgi iedzīvotāji krietni vairāk procentuāli patērētu elektroenerģiju. Tiek plānots, ka standarta PVN likmes palielināšana no 21 uz 22% valsts budžetā nākamgad dotu 37,5 miljonus latu.